Ko sveicināt visi klātesošie? Prieks jūs redzēt tik lielā kuplā skaitā šodien. Tātad gribētu pirms semināra paziņot to, ka šis seminārs tiks ierakstīts un vēlāk būs arī publiski pieejams. Ceru, ka visi var mani redzēt un dzirdēt. Ja tas tā ir, tad palūkšu kādu reakciju no jums, vai varbūt kāda plusiņa zīmīta čatiņā būtu ļoti labi. To, ka mani visi redz. Tā ir reakcijas, super. Labi. Tātad, ja prezentācijas laikā jums rodas kādi jautājumi, tad droši rakstiet tos čatā un centīšos uz tiem atbildēt, bet, ja, protams, jautājums būs diezgan garš un, teiksim, tā būs apjomīgs, tad arī centīšos būt jums uz e-pastiņu vai kaut kā ar jums komunicēties, vai uz to jautājumu arī, protams, atbildēt. Mani sauc Edvīns, un es esmu ESET Latvija un Not Baltica drošības speciālists. Šīs dienas tēma ir digitālās dzīves aizsardzība. Tātad par sevi drusku pastāstīšu. Esmu Edvīns Savins, strādāju Not Baltica no 2022. gada. IT jomā strādāju vairāk par 5 gadiem. Darba raksturs mums ir IT risinājumu ieviešana klienta vidē, arī ESET drošības risinājumu un kiberincidentu izmeklēšana. Kas mēs esam? Mēs esam Not Baltica drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt datoru uzvilkšanas gadījumus, risināt ļaunprātīgo programmatūru problēmas un dalīties pieredzē, sniedzot ikdienas digitālās drošības konsultācijas. Latvijas tirgū mēs esam jau vairāk kā 5 gadus un izplatām progresīvus IT drošības risinājumus, ko redzat slīdā. Tas ir gan ESET, gan Saha Segura, Safetika, KnowBe4, Zoporo, Grey Cortex, Exens un arī citi. Tātad šodien seminārā mēs apskatīsim, kas ir digitālā dzīve, kam jāpievērš uzmanība ikdienā, kas ir VPN un kā tas palīdz jums, paroļu pārvaldnieks, drošā paroļu prakse, phishings un smishings un jaunākie Latvijā sastopamie krāpniecības jeb scam veidi. Nu ko, ar to arī sāksim. Kas ir digitālā dzīve? Savā visaptvarošā nozīmē termins digitālā dzīve apzīmē dzīvesveidu, kurā digitālās tehnoloģijas ir neatņemama cilvēka dzīves aspektu sastāvdaļa, kas savukārt var būt kā sociāla tīkli, kā sociālā dzīve, blogings vai darba dzīves stils, kā marketings un arī citi. Šāds dzīvesveids digitālā pasaulē ietver visas dzīves jomas ar digitālajām tehnoloģijām un var pieņemt, ka tām būs formējošā ietekme uz cilvēka dzīvesveida veidošanos. Šis termins pamatojas uz pieņēmumu, ka pašreizējā digitālā transformācija novadīs pie tā, ka digitālā infosfēra tiks savienota ar mūsu entisfēru un gan analogo un pat kognitīvo sfēru, izveidot aizvien vairāk un vairāk saskaņu. Šādas formējošās ietekmes iespējamība konceptuāli atspoguļojas faktā, kā izteicienā digitālā dzīve, kur digitālais ir paaugstināts par cilvēka eksistences izcilāko atribūtu. Slaidā varat redzēt, ka es palūdzu mūsu mākslīgo intelektu izveidot tādu kā bildīti, kur cilvēkam principā visa pārējā sfēra, tur, kur viņš atrodas, maz tā kā uztrauc, viņam redz tikai vienīgais tas Facebooks, un ko viņš arī tā kā tēmē un arī dzīvo. Un, teiksim tā, uz to mēs arī pašlaik, laikam, uz tā arī mēs tā kā kustamies uz priekšu, kas varbūt nav tik labi, bet kādam tas būtu tā kā dzīvesveids. Kam ikdienā jāpievērš uzmanība esot tīklā? Fiziskās ierīces, ko mēs izmantojam ikdienā, ir tikai daļa no mūsu kopējās digitālās pakļautības. Saskaņā ar IT grupu ziņojumu gandrīz puse ASV patērētāju pēdējo 2 gadu laikā ir saskārušies ar kāda veida identitātes zādzību. 2021. gadā šo zādību radītie zaudējumi sasniedza 721,3 miljardus ASV dolāru. Un tas ir tikai gadījumos, kad noziedznieki pārņem un ļaunprātīgi izmanto tiešsaistes kontus. Citas vērtīgas jūsu digitālās dzīves daļas iespējams neradēja jums kaut kādus konkrētus finansiālos zaudējumus, bet tomēr var jūtami ietekmēt jūsu privātumu, drošību un vispārējo finansiālo stāvokli. Ņemsim par piemēru kādu blogeri, kura pamatdarbs ir pašreizējā X platforma, kas bija pirms tam arī Twitters, un viņš tur tā kā publikācijas, un ļaundaris kaut kādā veidā tīmeklī varēja atrast lietotāju e-pastu, kas ir saistīts ar to X platformu. Nekādu lieli finansiāli zaudējumi tā kā netiktu darīti, un pat netiktu pieprasīts izpirkums par to kontu. Tas lika blogerim rūpīgi pārdomāt, kā tieši viņš aizsargās savus tiešsaistes kontus.
Ļaundaris izprovocē lietotāja blokēšanu, vairāk kārt piesakot lietotāja atjaunošanu, tā kā paroles atjaunošanu, un tādā veidā blokējot lietotāju uz nenoteiktu laiku. Tādā veidā, teiksim tā, uz laiku tika apturēts blogera ienākumu veids un noveda pie nepatīkamas dīkstāves. Blogera lietotāja aizsardzību nodrošina arī otrais faktors, tāpēc ļaundarim neizdevās pārņemt kontroli pār lietotāja kontu. Tātad, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu situāciju? Varat veikt vairākus pasākumus, lai mazinātu datu aizsardzības pārkāpumu un identitātes viltošanas radītos riskus. Pirmais ir izvairīties no nejaušas akreditācijas datu ievadīšanas tīmekļa vietnēs vai arī izpaužot šos datus trešajām personām. Izmantojiet paroļu pārvaldnieku, kas generē spēcīgas paroles, kuras jums nav jāatcerās. Tas var būt jūsu izvēlētā pārvaldu programmā, tas ir iebūvēts pārvaldnieks vai arī atsevišķa lietotne. Paroļu pārvaldnieku izmantošana nodrošina, ka katram kontam ir atsevišķa parole, un ja kaut kāds viens konts tiks kompromitēts, tas neskars visus pārējos. Ja tas, protams, nav pats galvenais tas te konts, kas mums uzglabā visus tos paroles. Tā būtu diezgan liela problēma. Ja iespējams izmantojam divu vai vairāku faktoru autentifikāciju, tas apvieno paroli ar otru pagaidu kodu vai arī apstiprinājumu, kas tiek iegūts no citas vietas, nevis tīmekļa parolu programmas vai lietotnes sesijas. Divu faktoru autentifikācija nodrošina, ka paroles nozagšanas gadījumā to nevarēs izmantot, lai pieslēgtos kontam. Tad, kas tas tāds īsti ir par divu faktoru autentifikāciju? Divu faktoru autentifikācija sauktā arī par divpakāpju verifikāciju ir drošības process, kurā lietotājs piedāvā divu dažādu autentifikācijas veidu faktorus, lai verificētu sevi. Tas palīdz aizsargāt piekļuvi ar lietotāja datiem un resursiem. Divu faktoru autentifikācija nodrošina augstāku drošības līmeni nekā tas ir viena faktora autentifikācijās, kur lietotājs tikai ievada savu lietotāju un paroli. Divu faktoru autentifikācijas metode balstās uz paroli un uz otro faktoru, parasti drošības markieri, kas ir vienreizējais piekļuves parole un e-pastu vai īziņu vai telefonu numuru. Divu faktoru izmantošana apgrūtina piekļuvi ļaundariem, ja pikšķerēšanas rezultātā viņam tomēr ir izdevies dabūt jūsu lietotāja akreditācijas datus, tāpēc, lai apstiprinātu to, ka tas esat tiešām jūs, viņam vajadzētu šo faktoru apstiprināt, bet to viņa arī nevarēs izdarīt. Piemēram, piesakoties savas bankas kontā, vispirms mēs jau kā ierasts ievadam savu lietotāju vārdu un paroli, pēc tam kā otro faktoru izmantojam autentifikātoru programmu, kas ir mūsu Smart ID, kas generē šo piekļuves kodu, kuru mēs apstiprinam ar paroli un ejam jau tālāk apstiprinam to, ka mēs esam mēs. Ja? Saskaņā ar Google veiktām aptaujas datiem, divu faktoru izmantošana ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, ko drošības speciālisti veic, lai aizsargātu savu drošību tiešsaistē. Daudzfaktoru autentifikācija ir metode, kas pievieno papildus drošības zvani jūsu tiešsaistes kontiem. Tie ir sociālie tīkli, bankas konti, aplikācijas un arī citi. Pieprasot no lietotāja 3 dažādu veidu informāciju, lai parādītu, ka jūs esat tiešām par to, kas esat, par to, kas jūs uzdodaties. Ja? Daudzfaktoru autentifikācija, jeb 2FA, ir kā divu faktoru autentifikācija, taču divu faktoru vietā jums ir jāiesniedz 3 dažādu veidu informāciju, lai pierādītu savu identitāti. Google pētījumi liecina, ka 81% no ļaundaru ielošanās gadījumiem ir saistīti ar lietotāja identitātes zādzību. Ātrākais un efektīvākais veids, kā to aizsargāt, ir daudzfaktoru autentifikācija. Daudzfaktoru autentifikācija ietilpst 3 komponenti, ko lietotājiem ir jāiesniedz, lai autentificētu sevi. Tas ir kaut kas, ko lietotājs zina, kaut kas, kas ir pats lietotājs, tā ir biometrija, sejas digitālais attēls, pirksta nospiedums un arī kaut kas, kas lietotājiem ir. Tas ir telefons, lietotne, kodu ģenerators un arī cits. Daudzfaktoru autentifikācija ir uzstādām jebkurā IT infrastruktūras modelī, gan lokālajos datu centros, gan mākoņu pakalpojumu vidē, taču katrai no tām ir sava specifika gan lietošanā, gan arī uzstādīšanā. Kāpēc tad tieši izmantot daudzfaktoru autentifikāciju? Ir grūti tomēr apturēt pilnīgi visas laupīšanas un zādzības, taču ar vienkāršiem pasākumiem jūs varat ievērojami mazināt iespējamību,
ka kļūsiet par nākamo upuri un būsiet uz ļaundevāki. Divfaktoru vai daudzfaktoru autentifikācija ir svarīgi lietot ikdienā, jo tie palīdz aizsargāt jūsu kontus no ļaundariem vai citām personām, kas varētu mēģināt nozagt jūsu informāciju. Pievienojot papildus drošības zvani, kuram ir daudz grūtāk piekļūt jūsu kontiem bez jūsu atļaujas vai apstiprinājuma. Uzņēmumiem un privātpersonām pārējot uz mākoņu servisu, daudzfaktoru autentifikācija ir labākais drošības zvanis, ko varētu izmantot jau arī tagad. Tas arī atbilst visām normatīvām, GDPR, VIDAR un arī citas regulas. Ko mēs piedāvājam? Tas ir Asset Secure Authentication. Asset Secure Authentication pievieno divu-faktoru autentifikāciju, un mēs to saņemam izziņas veidā vai arī push paziņojumā. Izmanto gan VPN, gan RTP piesegumus, Windows ielūgošanai, Outlook, WebAccess, Office 365 un arī citi. Un tam ir ap 10 minūšu instalācija. Kāpēc klienti novērtē mūsu autentifikāciju? Asset Secure Authentication samazina datu noplūdi, viegli un ātri uzstādās jūsu iekārtās, atbilst visām tiesiskām regulām, GDPR, VDR un arī citām. Slaidā redzam sistēmas prasības. Push paziņojumu uz iekārtas ir nepieciešama operētāja sistēmā Android 4.1 un jaunākām versijām, kā arī Google Play pakalpojumus, tas ir 10.2.6 un jaunākā versija uz iOS ierīcēm. Asset Secure Authentication sastāv no Windows login spraudņa, tas nodrošina divu-faktoru autentifikāciju Windows datoriem. Attālinātās darbavirsmas spraudnis nodrošina divu-faktoru attālās darbavirsmas protokoliem. Radius Service VPN aizsardzība pievieno divu-faktoru un VPN autentifikācijai. Asset Secure Authentication viens drošības risinājums aizsargā vairākus servisus iekārtas, pievieno papildus drošības zvani jūsu ikdienas darbam, vieglas lietošanā un nerada lietotājiem nekādas raizes. Redzam piemēru, kā tas ir mobilo aplikācijā iOS vidē, kā arī Android vidē, un kā tas, teiksim, tā maz ieskats viņa darbības piemērā, un arī konfigurācijas iespējas, kādas mums ir, kā arī redzat push paziņojuma piemēru, un OTP piemērs. Tātad atnāk mums kodiņš, mēs viņu ievadam un esam droši autentificējušies sistēmā. Tālāk, kas ir VPN un kā tas palīdz? VPN, jeb virtuālais privātais tīkls, ir savienojuma metode, ko izmanto, lai uzlabotu drošību un privātumu privātajiem un publiskajiem tīkliem. Piemēram, publiskajiem Wi-Fi tīkliem. Uzņēmumi bieži vien izmanto virtuālos privātos tīklus, lai aizsargātu savus konfidenciālos datus. VPN izmantošana privātām ierīcēm kļūst arvien populārāka, izmantojot savu virtuālo privāto tīklu. Lietotāja sākotnējā IP adrese tiek aizstāta ar vienu no virtuālā privātā tīkla nodrošināto IP adresi, kas var ievērojami uzlabot drošību internetā. VPN abonementi var iegūt IP adresi no jebkuras vartējas, kas nodrošina VPN pakalpojumus. Piemēram, lietotājs var dzīvot San Francisco, bet izmantot virtuālo tīklu var atrasties Amsterdamā, Ņujorkā, Latvijā vai arī citā pilsētā. Tātad, kāpēc mums vispār VPN ir nepieciešams? Pirmais, lai paslēptu savu IP adresi, pieslēgšanās virtuālajam privātajam tīklam, slēpjot lietotāja patieso IP adresi. Lai mainītu savu IP adresi, izmantojot VPN, tiek iegūta cita IP adrese. Trešais, lai šifrētu savu datu pārsūtīšanu, virtuālais privātais tīkls aizsargā datus, ko pārsūta caur publisko Wi-Fi. Kā nākamais, lai paslēptu savu atrašanās vietu, izmantojot virtuālo privāto tīklu, lai lietotāji varētu paslēpt savu izcelsmes valsti un savam interneta pieslēgumam. Piektais, lai piekļūtu vietnēm, kurām ir blokēta piekļuve, apmeklējiet tīmekļa vietni, ko ir blokējušas valdības ar VPN. Kā VPN palīdz jums? Drošība ir pats galvenais iemesls, kādēļ uzņēmumi un lietotāji jau gadiem ilgi izmanto VPN. Arī digitālā vidē uzdarbojas garneģi, kas cenšas nozagt privātos datus. Wi-Fi spoofings un Firesheep ir divi vienkārši veidi, kas tiek izmantot informācijas zakšanā. Ja ugunsmuris aizsargā mūsu datus datorā, tad VPN aizsargā mūsu datus tīmeklī. VPN izmanto progresīvos šifrēšanas protokolus un drošas datu apstrādes metodes.
Vairums datoru lietotāju savas ierīces izmanto arī ugunsmūrus un antivīrusus. Drošības draudu pieaugums un arvien pieaugušā pakļaušanās uz internetu padara virtuālo privāto tīklu par būtisku drošības sastāvdaļu. Tātad arī mūsu piedāvātais risinājums tas ir ESET VPN. Lai iespējot pašu VPN funkciju, klientam ir jāgādājas tātad ESET Home Security Ultimate, un šajā Ultimate pakā ESET viņš aktivēs pašu VPN funkciju, un pēc tam varēs generēt unikālus aktivizācijas kodus, ko viņš ievadīs uz katras ierīces. Šie kodi tiek nosūtīti pa e-pastu ar saiti uz lietojuma programmas lejupvādes lapu. Klients varēs aktivizēt līdz 10 aktivizācijas kodiem, vai arī 25 aktivizācijas kodiem atkarībā no viņa izvēlētā abonementa. Tālāk apskatīsim, kas ir paroļu pārvaldnieks. Paroļu pārvaldnieks ir rīks, ko lokālajā vai mākonī esošā akreditētā datu krātuvē saglabā jūsu paroles šifrētā veidā, palīdz generēt unikālas, nejaušas un drošas paroles. To var viegli lietot un ērti nomainīt jūsu iekārtās ikdienā, piekļūstot tiešsaistes pakalpojumu, paroļu pārvaldnieks nodrošina lielu drošību un ērtu izmantošanu ikdienā. Kāpēc mums vajadzētu viņu izmantot? Kiberuzbrukumu skaits arvien pieaug, un viens no vienkāršākajiem uzbrukuma veidiem, kas neprasa lielus resursus un padziļinātas tehniskās zināšanas, ir zakt lietotāju piekļuves datus dažādām vietnēm. Uzbrukumā izraisītie zaudējumi manāmi pieaug, jo upuris izmanto vienu un to pašu paroli vairākās tīmekļa vietnēs. Tā ir diezgan sastopama prakse, to, ka lietotāji izmanto vienu un to pašu paroli, jo tas ir gan vieglāk, gan arī ērtāk. Bet, teiksim tā, tas ir risks, ko mēs ikdienā pieņemam, un ar šo risku arī nāk sekas. Paroļu pārvaldnieks atvieglo dažādu nejaušu paroļu ģenerēšanu un lietošanu katram lietotājam. Paroļu pārvaldnieku izstrādātāji un uzturētāji dara visu, lai nodrošinātu šo paroļu drošību, ievērojot datu aizsardzības noteikumus un šifrēšanas standartus. Ja neizmantojat paroļu pārvaldnieku un jūsu ierīces tiek inficētas ar jaunatūru, uzbrucējiem ir vieglāk nozagt jūsu uzreiz ievadītās paroles. Kā strādā paroļu pārvaldnieks? Paroļu pārvaldnieks glabā visas jūsu paroles vienotā datu bāzē, jeb paroļu māciņā. Paroļu pārvaldnieks sašifrē jūsu paroļu māciņu saturu un aizsargā to ar saukto galveno vai master paroli. Un brīdī, kad jums ir vajadzīga kaut kāda parole, lai autentificēties, piemēram, e-pasta servisā vai internetu bankā, jūs ievadat šo galveno master paroli un atverat savu paroļu māciņu. Paroļu pārvaldnieks automātiski piemeklē atbilstošu paroli un drošā veidā atver pieeju pieprasītai vietnei. Līdz ar to jums nav jāatcerās pilnīgi visas paroles, kuros jūs ievadat, jo labā prakse katrai tīmekļa vietnē mēs izmantojam kādu citu parolīti. Ja? Un tas, protams, ir diezgan liels sloks, vai mēs viņu rakstam kaut kādā blociņā, vai arī rakstam kaut kādā, tur pierakstu mums kāds notepads vai vēl kaut kur. Un ar šo servisu tas ir tik tiešām daudz vieglāk viņu izmantot ikdienā. Kādi ir iegūmi no paroļu pārvaldnieka lietošanas? Lielākā daļa paroļu pārvaldnieku piedāvā arī papildu iespējas, kas uzlabo gan lietošanas ērtumu, gan arī drošību, kā piemēram maksājumu karšu datu glabāšana, reģistrācija formās, ierakstāmo datu atcerēšanās funkciju. Vairākumam paroļu pārvaldnieku ir iespēja automātiski sinhronizēt paroles starp visām piekļuves iekārtām, tāpēc atjaunojot paroli vienai vietnei, piemēram, klēpdatoram, tā automātiski sinhronizēsies un būs aktīva arī citās ierīcēs. Lielākā daļa paroļu pārvaldnieku redz, kā veidojot jaunu tiešsaistes kontu vai atjaunināt esošā konta paroli. Tie automātiski atjauna informāciju jūsu paroļu māciņā un sinhronizē to ar jūsu iekārtām. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tā sauktā galvenā parole, ar kuru jūs aizsargājat savu paroļu pārvaldnieku, būtu pietiekoši gara, sarežģīta un arī unikāla. Ko mēs iesakam? Iesakam ģenerālu paroli izveidot tādu kā varbūt pat frāzi vai izteicienu, piemēram, es dzīvoju Liepu ielā, tur nezinu viens. Šādu paroli būs diezgan grūti uzminēt, jo viņa ir unikāla un nesastāv no kaut kādiem vārdiem, ko mēs varam atrast, piemēram, vārnīcā. Un, ja mēs vēl aizvietosim burtus ar simboliem, tas būs vēl grūtāk. Par to arī drusku vēl pastāstīšu par to drošo paroļu praksi. Un mūsu piedāvātais ir
esat paroļu pārvaldnieks. Ko tas dod? Nekad neizmirst savus paroles, uzlabo paroļu generētāja priekšrocības un uzlabo drošības līmeni visā jūsu, teiksim tā, ikdienā internetā. Esat paroļu menedžeris. Paroļu pārvaldnieka funkcija ir pieejama atkarībā no jūsu izvēlētā abonementa. Paroļu pārvaldnieks aizsargā un glabā jūsu paroles un personas datus. Turklāt password menedžeri ietver sevī arī vietņu aizpildīšanas funkciju, kas palīdz ietaupīt laiku automātiski un precīzi aizpildot laukus tīmekļa vietnēs. Funkcijas un priekšrocības, tās ir spēcīgas paroles, viņš var izveidot jūsu vietā, nevajag nekādu, teiksim tā, gudot kādu paroli, viņš reiz jums var piedāvāt to, un reiz arī saglabāt tajā lietotnē, kurā jūs jau esat to ievadījuši. Ja? Automātiska pieteikšanās vietnēm un lietojām programmām, multiplatforma atbalsts, integrācija ar pārlūku programmu un importēšanu pārlūku programmā, arī drošības ziņojumi. Tam pieejama arī 2-faktoru autentifikācija un automātiska autorizācija. Tātad drošā paroļu prakse, ja tomēr jūs vēl neesat gatavi pāriet uz to paroļu menedžeri, vai arī tomēr labāk uzticaties sev un nevēlaties, lai, teiksim, tā ir arī tie gadījumi dzirdēt to, ka tos paroļu menedžerus arī uzlauž, ir arī tas dzirdēts. Ja vēlaties to palikt tā kā old schools, rakstīt uz lapiņām vai arī kaut kur citā vietā, tad varbūt vajadzētu arī paskatīties un uzklausīt, kāda ir tā drošā paroļu prakse. Paroles stiprība ir viena no pirmajām aizsardzības līnijām, kura mūs aizsargā no ļaundariem. Ja mēs izmantojam vāju vai vieglu uzminamu paroli, tad nav nepieciešams izmantot sarežģītākus paņēmienus vai iekļūt pašā datorā. Pietiek tikai ar jūsu paroli un visas durvis ir atvērtas. Turpmākai datora ļaunprātīgai izmantošanai. Apzinoties šo faktu, katram no mums vajadzētu veltīt vismaz dažas minūtes, lai izdomātu sev drošu paroli. Un, lai to izdarītu, nepieciešams zināt, kā šo paroli tik tiešām izveidot drošu. Pirmais noteikums, tas ir, jo garāka paroli, jo labāk. Ir pieņemts, ka pirmo reizi rakstot paroli, daudzās vietās tās minimālais garums ir 8 simboli, dažās vietās tas jau ir 10, kā piemēram esetam, un lielākoties paroles ar 8 simboliem var jau uzskatīt par drošām. Tomēr, ja vēlamies patiešām drošu paroli, tad izdomājam to vismaz 12 simbolus garu. Arī zīmju dažādība. Drošā parolē vismaz vēlams izmantot sekojušas zīmes, tas ir lielie burti, mazie burti, cipari un arī simboli. Jo vairāk dažāda veida zīmes tiek izmantotas, jo sarežģītāk šādu paroli būs uzvalt vai arī uzminēt. Aizstājot burtus ar simboliem, vēlams tos neievietot acīm redzamās vietās. Piemēram, kartupeļus aizstājam burtu ar et. Šādus aizvietojumus ir diezgan viegli arī uzminēt. Kā arī mākslīgais intelekts ar mums aizvien kļūst gudrāks, un tāpēc cilvēkam arī drusku jāpielāgojas tam visam. Arī, kā teicu pirms tam, vārnīcā esošie vārdi. Vārnīcā esošo vārdu izmantošana arī atvieglo to uzvalšanu un uzminēšanu. Tomēr, ja sarunu valodas vārdus mēs aizstājam tiešā vai neizlasāmā dažādu zīmu un ciparu palīdzībā, tad risks strauji samazinās. Piemēram, tas ir saules stars un arī citi vārdi. Lai vieglāk būtu atcerēties. Ir saprotams, ka ir grūti atcerēties neskaitāmas paroles, tomēr šo procesu var atvieglot, izmantojot kādu, piemēram, zināmu mums frāzi. Pienācīgi to pamainot, lai tā kļūtu arī par drošu paroli. Piemēram, vai izmantot kādas dziesmas tekstu, vai pirmo rindiņu, vai aizvietot dažus burtus ar cipariem un simboliem. Piemēram, nav nekā grūtāka par izvēli, mēs varam pārveidot, kā redzat ekrānā. Pat izmantojot vienu burtu un ciparu vai kaut kādu citu speciālu simbolu, paroli kļūst daudz grūtāk uzvalžama. Arī unikālas paroles. Lai arī cik mums būtu grūti katru reizi izmantot jaunas paroles, šīs tomēr ir viens no kritiskajiem nosacījumiem, lai mūsu konti būtu pastiprināti aizsargāti. Vienas un tās pašas paroles izmantošana dažādos kontos palielina risku piekļūt šiem kontiem. Īpašu uzmanību jābūt arī e-pasta drošībai, kurš ir iestatīts kā galvenais uz citu kontu atgūšanai. Ja? Un iegūstot viena konta datus, noziedznieki var jau iegūt to pieeju arī citiem kontiem. Minētie principi pēc savas būtības nav nekas unikāls un, var teikt, pat ir diezgan vienkārši. Tiem tāpat laikā daudziem
aizmirst par šiem pamatprincipiem, veidojot savas paroles. Pie paroles izveidošanas ir īpaši jāpiedomā, veidojot tās internetbankai vai jūsu personas datu saturošiem kontiem. Katra datora lietotāja pārziņā paliek izvēle starp drošāku un vienkāršāku paroli. Pēc viena un tā paša principa veidot paroļu sastādīšanu. Lielākai drošībai jāatceras, ka ik pa laikam šīs paroles ir jāmaina. Un arī es varu pateikt, ka, teiksim tā, nav tik viegli arī šo noteikumu tā kā izturēt, bet tā ir tā drošā praksa, ko mēs visiem iesakām. Un tagad vērsīsimies pie nākamā, kas ir phishings un smishings. Phishings tā ir mūsu e-pasta pikšķerēšana, un smishings ir SMS pikšķerēšana. Tātad pirmais apskatīsim, tas ir phishings. E-pasta pikšķerēšana, jeb tā arī sauktais tautā phishings, ir nelikumīgs veids, kurā mēģina ar viltu iegūt no interneta lietotāja kādu slepenu informāciju, piemēram, tas ir lietotāja vārdi, paroles, kredītkaršu numurus un arī citu informāciju. Smishings, tā ir SMS pikšķerēšana, jeb smishings, iespējams esat arī dzirdējuši vai saņēmuši kādu īziņu no tās pašas Omnivas vai no Latvijas pasta vai no Vida, kur tiek mudināts tā kā atvērt to hipersaiti un, ja vēlaties tālāk izmantot savas bankas kontu. Iespējams, varbūt arī dažādi ziņojumi, kuros teikts rīkoties ļoti ātri un tādā veidā mulsināt vai izraisīt jūsos paniku un steidzamības sajūtas dēļ mēs visticamāk neapskatīsim situāciju, teiksim tā skaidri vai ar tādu tā kā kritiku. Biežāk tas ir mēģinājums nozagt jūsu sensitīvo informāciju, piemēram, paroles vai arī kredītkartes datus. Kā nākamais, tie ir jaunākie skami, kas ir sastopami Latvijā. Tas ir mūsu, kā es jau minēju, tas ir DPD, tas ir Omniva, tas ir Latvijas pasts, un mēs pēc savas nezināšanas vienkārši atveram to hipersaiti, aizpildām tos laukus un esam uz šī āķa un arī aizsūtam savu naudiņu šiem ļaundariem, kas nebūtu tas pats labākais, un kā vēlams mēs pārbaudam to hipersaitu, uz kuras mēs gribam pāriet. Ja viņi ir aizdomīgi, mēs varam, piemēram, paziņot uz to pašu servisu, uz Latvijas pastu paprasīt, vai tiešām šī īziņa ir nākusi no jums, vai tiešām ir kaut kāda paciņa, par kuru man ir jāapmaksā. Jo diezgan bieži mēs pasūtām kaut kādas mantas no tā paša internetu veikala vai no AliExpress, un mēs gaidām tā kā paciņu. Un zinot to, mēs pēc savas neuzmanības uzklikšķinām uz to linku un samaksājam cik tur 3 vai 5 eiro. Un ja mēs uzskatām, ja gandrīz katrs trešais samaksā šo summu, tad arī ļaundariem ir veidojis jau diezgan apaļa summa. Kā nākamais ir tas arī psiholoģiskais status, to, kam atsūta, piemēram, kādiem jau vecāka gājuma cilvēkiem tādu īziņu, to, ka čau, mammu, es esmu tikusi avārijā, šis ir mans jauns numurs, lūdzu, palīdzi man vai pārzvani vai pārsūti naudu. Un mēs arī tiekam uz šī psiholoģiskā āķa, jo ar vien ļaundari kļūst gudrāki un viņi piemēro tādus psiholoģiskus gājienus, nevis tos jau gudros tā kā IT gājienus, bet arī psiholoģiskos. Un mēs kā cilvēki esam, teiksim tā, tendence ir uzticēties. Bet, kā piemēram, varētu vispirms pazinīt tam cilvēkam, uzprasīt, vai tiešām tas ir noticis, ja? Un rīkoties jau arī ar tādu tā kā skepsi vai kritiku katrā gadījumā. Arī Vīts, un tad arī Rīgas apgabala tiesa, un arī vai arī saplīsis telefons, vai arī tie paši mums zvani no izmeklētājiem. Varbūt es varētu palūgt rakstīt čatiņā, būtu kāds ir saskāries ar tādiem pašiem tā kā skam īsziņām vai zvaniem. Vai es domāju, laikam diezgan daudz no jums būs saskārušies. Varbūt ir kādam arī sava pieredze, varētu droši pierakstīt čatiņā. Kā nākamais ir jauns interneta apmāna veids, kas ir YouTube un eBay trafika ģenerators. Tas ir skams, ar kuru es pats personīgi esmu saskāries. Teiksim tā, tas ir piramīdas veida apmāns, krāpnieki iegūst lietotāju uzticību pēc pirmās miedarbības nosūtīt apsolītos līdzekļus, tas ir kriptovalūta vai arī eiro. Kā ierasts, teiksim tā, ar mums sazinās nepazīstams numurs, kā bija arī šajā situācijā WhatsAppā, pierakstīja un piedāvāja tā kā
papildus ienākumu veids, kas būtu diezgan vienkāršs un tā kā prezentējot sevi kā diezgan pazīstama kompānija, kas nodarbojas ar tā kā mārketingu Amerikā, un iegūglējot šo kompāniju, mēs redzam arī citas atsauksmes pašā Google. Bija rakstīts to, ka tas ir apmāns, tā kā neuzskaraties, jo cilvēki, teiksim tā, var filtrēt, kas varētu būt tas viegais ienākums un kur tas tālāk varētu novest. Kā nākamais solis bija aiziet uz to pašu eBayu un tā kā nolaikot to veikalu, kur viņi tā kā reklamē, un par to viņi arī atsūta tālāk apsolītos tos eiro, kas bija caur Revolūtu, un tā bija, teiksim, tā kā piramīda. Vieninieks sūtam vieniniekam naudu, un divnieks sūtam divniekam naudu. Nākamais, redzat, arī notika tālāk sarakstījot caur Telegramu. Tad, kad notika tā pirmā verifikācija, to, ka jūs esat ar mieru nodarboties tālāk šajā te piramīdā, jums tiek atvērts tā kā pieeja uz šo kanālu, kur kanālā tādi paši cilvēki tajā telegramā, viņi arī sūta šos screenshotus un obligāti tā kā nomarkē to, ka tas ir pirmais tas veikals, kuram es nomarkēju, nu, raksim tā kā misija 1 un, piemēram, M1, ja? Un tad atsūta screenshotu, un pārsvarā tajā te pašā kanālā tur ir diezgan daudz ļaundaru, kuri arī tā kā ar viltus apmānu raksta, cik forši šeit ir strādāt, tas ir mans sapnis, to, ka es varētu dabūt šo naudu un principā savu primāro darbu atstāt un nodarboties tikai ar šo eBayu veikalu reklamēšanu, tā kā trafika ģenerēšanu, lai daudz cilvēku iet tajā veikalā, un pēc tam viņam arī dodas tas trafiks. Un papildus, tā kā viņi parādās tajā top 1 tajā eBay veikalā. Lūk, arī redzat var šo Telegram kanālu, kas bija Star Engage, un izpildot tā kā pirmos 2 uzdevumus, viņi jums tik tiešām atsūta to naudu uz jūsu kontu, uz Revolūtu, un viņi piedāvā pēc otrās reizes pāriet tā kā uz nākamo līmeni, kas ir tā kā VIP, kur jau jums tā kā vajadzētu iesaistīt tieši jūsu līdzekļus. Un viņi pārbauda, vai tiešām jūs tos, nezinu, tos 10 eiro viņam atsūtīsiet atpakaļ un iesaistīsiet arī savus līdzekļus. Tā ir tā kā pirmā pārbauda, jo principā tas viss ir piramīda un tajā nekādīgi nevajadzētu iesaistīties. Tas ir tikai piemērs, kā tas varētu notikt. Kā redzat, pēc tam es viņiem aizsūtīju līdzekļus, viņi piedāvāja to VIP programmu, un tajā te VIP pirmais līmenis bija 50 eiro, nākamais bija 100 un 200. Un viss ir atkarīgs tikai no paša cilvēka, ja viņš tiešām nesaprot, kur viņš iesaistās, ka tā ir viegla nauda, un vieglu naudu mēs, diemžēl, mūsu sabiedrībā nevaram iegūt. Tas nav reāli. Un arī piemērs, kā tas bija arī man, es to tad nomarkēju to te mūsu eBay veikalu un arī YouTubes, un pēc tam viņi atsūta arī Telegram kanālu, to, ka viņi sadarbojas ar Swedbanku, ar arī kriptovalūtas to tirgu, kas ir Binance, un redzat, tas tur pirmais līmenis, otrais līmenis, un ja jūs iesaistīt arī savus līdzekļus, kāds ir tā kā atpakaļ jums ir profits, tie procenti, un viss tā kā izskatās super taisnīgi, un kā tas varētu būt, bet, tas ir tikai apmāns. Jo esmu dzirdējis arī par pirmajiem skaļajiem tādiem tā kā skandāliem, kur cilvēki pēc savas nezināšanas un pēc vēlmes dabūt to vieglo peļņu ir atdevuši šiem ļaundariem diezgan lielas summas, tas ir tie 1000 eiro un pat 10 000, tāpēc obligāti šajās schēmās neiesaistamies. Kā nākamais, tad, kad mēs esam šajā te VIP schēmā, viņi mums atsūta tā kā interneta vietni, kurā tāda kā gan īsti kā birža, kur mēs jau esam iereģistrējušies, un mums vajag izpildīt uzdevumu, kas ir jāizdara tur noteiktā laika sprīdī, piemēram, tas minūte vai 2 minūtes, un arī tas tā kā ir tā kā psiholoģiskais tāds tā kā manevrs, to, ka vai mēs izpildīsim tiešām laikā, mēs paspēsim, vai mēs dabūsim savu naudu atpakaļ, ko mēs esam tā kā jau ieguldījuši, un plus vēl dabūsim to procentu, un arī to naudu, ko mums tā kā tie ļaundari uzdāvinājuši, ja? Dodamies tālāk, un
Kā redzam, ļaudari pat atsūta mums instrukciju, kas tiešām ir jādara, kur vajag klikšķināt un ko vajag spiest, un arī laika limits, un viss tiešām tā kā ir drusku tā psiholoģiskā spriedze, kas vai tiešām sanāks vai nē. Tad, kad mēs paspējam tajā laikā, mēs redzam, tie ir papildus eiro, kur 26, cik mēs esam jau tā kā nopelnījuši klāt. Ja? Un, kā redzat, ja tomēr arī vēlaties piedalīties, nekad nevienam nedalāmies ar saviem īstiem personīgiem datiem. Nekad nedalāmies trešām personām. Kā nākamais arī redzat, ir slaidā, ir arī tās platformas, kur viņi tā kā arī sevi pozicionē. Tas ir gan TikToks, ka viņi ir sadarbojas ar TikToku, ar Amazon mūziku, un Kreku, un Disney, un CNN un tā tālāk. Tad, kad mums viss ir sanācis, raksta to, ka mums pasūtījums ir sanācis, un tad mēs dodamies atpakaļ pie tā mūsu kanāla, kur kanālā mums ir dots mūsu privātais skolotājs. Mēs tam skolotājam atsūtam mūsu screenshot, to, ka mums viss ir sanācis, un mēs jau saņemam to naudu, kuru mums ir apsolīta. Kā nākamais, ko es minēju, bija arī eBay. Mums atsūta linku šajā Telegram grupā. Mēs pārējām uz to linku, kas nav tā kā ļaundabīgs. Bet mēs tā kā sataisam to screenshot, atsūtam un arī redzam to tabulu, kāds ir iespējamais peļņas limits. Tas ir gandrīz 10,000 un vairāk. Un cilvēki uz tā, diemžēl, arī tiekuši jāķi. Kā nākamais, jā, arī eBayā bija tā kriptovalūta, kur mēs tā kā kaut ko sūtām, tas bija tā kā vienīgs sūtam vieniniekam, otrs sūta otriem, un tas viss iet pa apli, un tas ir nebeidzams aplis, kamēr jūs saprotat to, ka, tā nauda, kuru jūs ieguldījāt, jūs viņu atpakaļ nevarēsiet dabūt pēc noteikta laika. Piemēram, būtu 2 vai 3 reizes tomēr sanāks to naudu kaut kā reizināt, bet, var sanākt tā, ka arī nekas nesanāks. Tāpēc mums jums ieteikums nekādās tieši šajā skamā arī nepiedalīties, jo tas ir diezgan populārs. Esmu redzējis arī bērniem uz telefona raksta, un tad, kad mēs iesaistamies pēc savas nezināšanas, domāju, varbūt tiešām būtu noveiksies, varbūt sanāks, varbūt tā, ka jūs zaudēt visus savus līdzekļus. Līdzīgi tā kā tas ir spēļu aparātos, ja. Un kā nākamais arī bija tā sārakste, viņi arī mēģina tā kā psiholoģiski kļūt par jūsu draugiem, tā kā iegūt jūsu uzticību un tā kā mudinot to, ka tas ir labākais veids, kā varētu pelnīt savu iztiku. Bet, diemžēl, tas nekāds labākais variants, kā pelnīt savu iztiku, nav. Jo beigās, ko es varētu ieteikt par šo visu semināru, tas ir pirmais kritiski novērtēt visu situāciju, kurā mēs esam, vai tas tiešām ir labākais veids, vai varētu uzspiest šo linku, kas ir atnācis mums vēstulē no nezināma saņēmēja, vai arī īsziņā, vai arī vienkārši komunicējot pa telefonu. Vienkārši tā ir kritiska domāšana, domājam, vai tas, ko mums saka, ir tiešām tā. Un, ja tas ir tā, mēs domājam, mēs pārbaudam, pazinām, tā ir tā instancija, kas varētu būt, no kurienes tas cilvēks tā kā iesvana, pārprasam, vai tas tiešām tā ir, vai arī uzrakstam Omnivai vai pazinām Omnivai un uzprasam, vai tas tiešām tā arī notiek. Un esam jau finiša taisē, varbūt jums ir kādi jautājumi, varētu tos uzklausīt. Droši rakstam tos čatiņā, ja? Kamēr domājat jautājumus, gribētu atgādināt to, ka mums nākamais webinārs būs 14. martā. Tā būs drošība internetā, kā ES@Home aizsargā jūs interneta dzīvēs. Un paldies jums par uzmanību, ka šodien bijāt ar mums. Un tad varbūt arī kādi būs tomēr jautājumi. Ja nebūs, tad jums jauku dienu!